Labvakar kanālā Bībele 365 dienās. Šovakar mēs lasīsim 3 nodaļas no Jozos grāmatas. Kā parasti iesāksim ar īsu lūkšanu. Mīļais Tēvs, māci mūs būt tikpat uzticīgiem kā Mūzes un Jozovā. Māci mūs saklausīt Tavu vārdu. Tās palīdz mums būt, cik vien iespējams, tuvu pie Tevis, lai mēs spētu saņemt no Tevis norādes, saņemt palīdzību dzīves krustcelēs, jautājumos, kuros neesam droši. Un Tās dod mums sirdī tiešām ilgoties arī pēc šīm lietām un veltīt laiku šai draudzībai starp Tevi un cilvēku. Tavs piedod, ja neesam pareizi sapratuši, ja neesam iepazinuši Tevi tādu, kāds Tu patiesībā esi. Es atveru savu sirdi Tev un lūdzu ienāc manā dzīvē, ienāc mūsu dzīvēs, tie, kas esam šeit sapulcējušies, lai varētu pietuvoties Tev un iepazīt Tevi. Amen. Jozovas grāmata 16. nodaļa. Bet Jāzepa dēliem krita šāda loze no Jardānas pie Jērikas līdz Jērikas ūdeņiem uz austrumiem, pāri 1000 no Jērikas līdz Kalnienei uz Bēteli, tad no Bēteles uz Lūzu pāri Arkiešu robežām uz Atārotu, tad lejub uz rietumiem uz Jaflētiešu robežām līdz apakšējās Bētu Horonas robežām, tad līdz Gezerei un beidzas pie jūras. Šī ir zeme, ko iemantoja Jāzepa dēli Manase un Efraims. Efraima dēlu robežas pēc viņu dzimtām bija šādas. Viņu mantojuma robeža austrumos ir no Atārota Ādēras līdz augšējai Bet Horonai. Tad robeža stiepjas līdz jūrai un Mihmetātai ziemeļos. Pēc tam robeža pagriežas uz austrumiem pret Tānat Šīlo un gar to iet uz Jānahu austrumos. No Jānahas tā iet lejā uz Atārotu un Āru, tad skarot Jēriku, iziet pie Jardānas. No Tapūhas robeža iet uz Kānas upi rietumos un beidzas pie jūras. Tāds ir Efraima dēla mantojums pēc viņu dzimtām. Tās ir pilsētas, kas iedalītas Efraima dēliem Manases dēlu mantojuma vidū. Visas šīs pilsētas ar to ciemiem. Bet viņi nepazina kanāniešus, kas mita Gezerā, un kānieši mita Efraima vidū līdz šai dienai un ir klaušu vergi. 17. nodaļa. Šāda loze krīta Manases ciltī. Viņš bija Jāzepa pirmdzimtais Mahīram, Manases pirmdzimtajam, Gileāda tēvam, tika Gileāda un Bašāna, jo viņš bija karavīrs. Bet pārējiem Manases dēliem mantojumu izlozēja pēc viņu dzimtām. Abiezeram un Helika dēliem un Asriela dēliem un Šehema dēliem un Hefera dēliem un Šemīdas dēliem šie vīri bija dēli Manasem, Jāzepa dēlam. Bet Celofhādam, Hefera dēlam, Gileāda dēlam, Mahīra dēlam, Manases dēlam nebija dēlu, tikai meitas viena, un šie ir viņu meitu vārdi – Mahla, Noā, Hogla, Milka un Tirca. Viņas nāca pie priestera Elāzara pie Jozos Nūna dēla un pie vadoņiem un sacīja:
Kungs ir pavēlējis, lai Mūzes dod mums mantojumu līdz ar mūsu brāļiem, un pēc kunga pavēles viņš deva tā mantojumu līdz ar viņu brāļiem. Tādējādi Manases daļai piekrita vēl 10, neskaitot Gileāda un Bāšānas zemi, kas viņpus Jordānas. Jo Manases meitas ieguva mantojumu līdz ar viņu dēliem, bet Gileāda zeme tika pārējiem Manases dēliem. Manases robežas gāja no Ašēras uz Mihmetātu, kas pie Šemehas, un tālāk robežas tiepās uz dienvidiem, kur mīt Tapuhas ļaudis. Manasem gan piederēja Tapuhas zeme, bet pati Tapuha, kas ārpus Manases robežām, piederēja Efraima dēliem. Tālāk robeža laidās lejup līdz Kānas upei dienvidos, līdz pašai upei. Šīs pilsētas pieder Efraimam, tās ir Manases pilsētu vidū. Manases robeža iet uz ziemeļiem no upes un beidzas pie jūras. Dienvidi pieder Efraimam un ziemeļi Manasem. Viņu zemes sniedzas līdz jūrai. Pie Ašēra robeža sasniedz ziemeļus, bet austrumos ir Jisešharas. Manasem bija mantojuma daļa arī Jisešhara un Ašēra zemēs, Bet Šeāna un tās ciemi, Ibleāma un tās ciemi, un Dora ar tās iemītniekiem un ciemiem, un Endora ar tās iemītniekiem un ciemiem, un Tānaha ar tās iemītniekiem un ciemiem, un Megido ar tās iemītniekiem un ciemiem, 3 pakalnu novads. Manases dēli nevarēja iekarot tās pilsētas, un tajā zemē palika dzīvot kānānieši. Kad Izraēla dēli pieņēmās spēkā, tie lika kānāniešus pie klaušu darbiem, taču pavisam tos nepadzina. Tad Jāsepa dēli runāja ar Jozuu un teica: Kādēļ tu mums esi devis mantojumā tikai vienu lozes tiesu un vienu daļu? Mēs taču esam liela tauta, līdz šim kungs ir mūsu svētījis. Un Jozua tiem atbildēja: Ja jūs esat liela tauta, tad dodieties mežā un plēsiet tur līdumu, periziešu un milža zemē, ja jums ir par šauru Efraima kalnienē. Jāzepa dēli teica: Mums nepietiek ar kalnieni, un visiem kanāniešiem, kas mīt ielajā, ir dzels kararati, tiem, kas ir Bētšaēnā un tās ciemos, un tiem, kas ir Izrēlas ielajā. Bet Jozua teica Jāzepa namam, Efraimam un Manasem: Jūs esat liela tauta, un jums ir varens spēks, jums nepienākas tikai viena loze. Lai jums tiek arī kalni, jo tur ir mežs, plēsiet tur līdumu, un tas viss piederēs jums, taču jums jāpadzina kanānieši, kaut arī tiem ir dzels kararati un tie ir spēcīgi. 18. nodaļa. Visa Izraēla dēlu sapulce sanāca kopā Šīlo un uzlēja tur saiešanas telti. Tad tie jau bija pakļāvuši zemi, bet starp Izraēla dēliem vēl bija palikušas 7 ciltis, kas nebija dabūjušas mantojumu. Un Jozua teica Izraēla dēliem: Cik ilgi vēl jūs paliksiet gļāvi un neiesiet iemantot zemi, ko jums devis kungs jūsu tēva dievs? Izraugieties 3 vīrus no katras cilts, un es sūtīšu tos, lai tie ceļas un iet uz to zemi un raksta visu, kas tur mantojams, un tad lai nāk atpakaļ pie manis. Lai tie sadala to 7 daļās, Jūda, lai paliek savās robežās dienvidos, bet Jāzepa nams, lai paliek savās robežās ziemeļos. Tad jums 7 daļās jāuzraksta, kas tajā zemē ir, un jāatnes tas man, un es par jums metīšu lozes kunga mūsu dieva priekšā. Levītiem nav savas daļas jūsu vidū, jo viņu mantojums ir kunga priesterība. Arī Gāds, Rūbens un puse Manases cilts jau ir saņēmuši savu mantojumu Jordānas viņu pusē, uz austrumiem. To viņam deva kunga kalps Mūzes.
Tad tie vīri cēlās un gāja, un tiem, kuri gāja, Jozuā pavēlēja aprakstīt to zemi. Ejiet, dodieties uz to zemi, aprakstiet to un atgriezieties pie manis. Tad es par jums Šīlo metīšu lozes kunga priekšā. Tie vīri gāja, pārstāgāja to zemi un uzrakstīja turienes pilsētas grāmatā 7 daļās. Pēc tam tie devās pie Jozuas uz Šīlo nometni. Un Šīlo Jozuā par tiem meta lozes kunga priekšā. Tur Jozuā sadalīja zemi Izraēla dēliem pēc viņu daļām. Loze krita Beņāmina dēliem pēc viņu dzimtām. Lozē viņiem krita zeme starp Jūdas dēliem un Jāzepa dēliem. Ziemeļu pusē robeža sākās no Jardānas, tad robeža gāja augšup uz Jērikas uzkalni ziemeļos, tālāk gāja uz kalniem jūras pusē un beidzās tūkstnesī pie Bet Āvenas. No turienes robežas tiepās uz Lūzu, uz Lūzas uzkalni dienvidos, tā ir Bētele. Tad robeža gāja lejap uz Atārot Ādāru, uz kalnu, kas dienvidos pie apakšējās Bet Horonas. Tad robeža met līkumu un jūras pusē pagriežas uz dienvidiem no kalna, kas dienvidos pie Bet Horonas un beidzas pie Kirjat Balas. Tā ir Kirjat Jeārīma, Jūdas dēla pilsēta. Tā ir zemes rietumu mala. Dienvidu malas stiepjas no Kirjat Jeārīmas nomalas, tālāk robeža iet uz rietumiem un iznāk pie Neftohas ūdeņavota. Tad robeža iet lejup līdz tā kalna pakājai, kas paceļas pār Ben Hinnomas ieleju, kas ir Rafājiešu ielejā, bet ziemeļos tā iet lejup pa Ben Hinnomas ieleju līdz Iebūsiešu uzkalnei dienvidos, un tad iet lejup līdz En Rogēlei. Tad tā met līkumu ziemeļiem un iziet pie En Šenušas un iet uz Glīlotu, kas iepratī Adomīmas pārējai, līdz Rūbena dēla Bohana akmenim. Tad tā iet pāri uzkalnei, kas ziemeļos iepratim klājumam, un tad nolaižas pašā klājumā. Tad robeža iet pāri uzkalnei pie Bet Hoglas ziemeļos un beidzas pie Sāls jūras līča ziemeļos, pie Jardānas ietekas, tā ir dienvidu robeža. Jardāna ir austrumu robeža, tas ir Beņāmina dēla mantojums viņu robežās, visapkārt pēc viņu dzimtām. Šīs pilsētas pieder Beņāmina dēla ciltī pēc viņu dzimtām – Jērika un Bet Hogla un Ēmek, Kecīca un Bet Arāba un Cemāraima un Bētele un Avīma un Pāra un Ofra un Kfar Amona un Ofnija un Geba, 12 pilsētas ar to ciemiem, arī Gibeona un Rāma un Bērota un Micpa un Kefīra un Moca un Rekema un Jirpēla un Tarala un Cēla un Elefa un Jebūsiešu pilsēta, tā ir Jeruzāleme, un Giba un Kirjata, 14 pilsētas un to ciemi. Tas ir Beņāmina dēla mantojums pēc viņu dzimtām. Āmen.